Sveicināti skatītāji! Prieks atkal ar jaunu raidījumu būt ēterā un atkal dzirdēt Dieva liecības par to, ko Dievs dara. Un kā vienmēr es sajūsminos par to, ka Dievs strādā šeit Latvijā. Ka ne tikai kaut kur tālumos, citās zemēs, svešās zemēs, bet arī šeit Latvijā pie vienkāršiem cilvēkiem, kas sauc uz Dievu, kas gaida uz Dievu, un pat vairāk, kad mēs redzam, ka Dievs ienāk cilvēku dzīvē, pat ja cilvēks nav ļoti lūdz Dievu. Tā kā slavu Dievam par šo raidījumu. Paldies, ka jūs sekojat, skatāties līdzi un vēl vairāk, kad jūs arī padalāties tālāk kādiem cilvēkiem nosūtot šo raidījumu, lai cilvēki dzirdētu par Dievu darbiem. Jo kamēr vēl dienas ir zemes, mēs varam aizsniegt cilvēkus. Bet šo raidījumu es gribētu iesākt arī ar vārdu no Bībeles, no Dieva vārda, 5. Mūzes grāmatā, tā ir 4. nodaļa, 9. 10. pantiņš. Bet sargies un sargi savu dvēseli, ka tu neaizmirstu to, ko tavs acis redzējuši, un ka tas neizūd tev no sirds visās tavas mūža dienās, un dari to zinām saviem bērniem, saviem bērnu bērniem. Sevišķi to dienu, kad tu stāvēji tā kunga sava Dieva priekšā Horebā, kad tas kungs man sacīja, sapulcini man šo tautu, un es tiem došu dzirdēt manus vārdus, lai viņi mācītos bīties visā sava mūža dienās, cik ilgi tie ir zemes dzīvos, un tie tos mācīs arī saviem bērniem. Brīnišķīgi tādi panti, kuri burtiski nosaka, kur Dievs pasaka caur Mūzu uzrunā, lai atceramies tos labos darbus, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē. Un te teikts, tā kā Izrēlam, tad, kad tu stāvēji Horeba kalnu priekšā, kad tu piedzīvoji īpaši to dienu, kad redzējām Dievu atklāsmi, es teiktu šodien, ka ticīgiem tas būtu tā, atceries tev dienu, kad tu pirmoreiz sauc uz Dievu, lai tas paliek tavā atmiņā un to stāst saviem bērnu bērniem. Jo patiesībā tas mirklis, tie mirkļi ir ļoti īpaši un ļoti dārgi. Jo tas mirklis, kas pārveido cilvēku dzīves un burtiski pārveido cilvēku likteņus. Un slavu Dievam par šo jauno raidījumu un paldies Dievam, ka atkal ir viesis, kas drosmīgi dalīsies ar to, ko Dievs ir darījis, kā piedzīvos Dievam. Un man studijā šodien ir Ilmārs Svikša. Sveiks, Ilmār! Prieks, ka tu atbrauci. Mēs rakstām vakar stundā, un paldies Dievam, ka tu esi pēc visiem saviem darbiem atradis spēku atbraukt, lai dotu liecību par Dievu darbiem. Varbūt iesākumā, Ilmār, pastāsti, no kādā ģimenē tu uzaugi, ticīgā ģimenē, neticīgā, tā nedaudz par savu to bērnību līdz brīdim, kad tu nāci pie ticības. Bērnība. Bērnība bija, teiksim tā, bagātā ģimenē, priekš Padomju Savienības laikiem. Bagātā ģimenē, kuram nekas netrūka, un faktiski, bet vai ticīgā, es nevaru pateikt, ka viņa bija ticīga, teiksim, bērnībā bija nokristīts, savā veidā interesanti pat tā kā nokristīts. Mani nokristīja, sanāk, ne mani krustvecāki, tas bija katoļu baznīcā, sanāk, ne jau tie, kas mani tā kā pēc papīriem skaitījās krustvecāki, bet nokristīja mani citi. Un tas sanāk, tā kā vecmātei manai pateicoties. Ja. Bet tā, ka būtu redzējis, ka kaut kas būtu kādus rakstus ņēmis rokās vai kaut kā tam līdzīgi, faktiski nebiju redzējis nekad. Tāpēc jā, nosacīti zināju, faktiski teiksim līdz dzirdējis biju, bet, par Dievu kaut kad mazs, kad no skolas gāja kaut kur tur lūdzu kaut ko, jā, kad kaut kāds blēņš piedarīs, protams, kārtē reiz, es pats gāju tumsā. Kaut ko tādu, ja, ar kaut ko tā kā runāju, bet tā, ka tieši paša saskarsme tāda nebija. Vairāk ar vecākiem vispār kopā, teiksim,
Viņi savos darbos, tā kā, teiksim, bija, es pēc tam augu faktiski viens pats, var teikt, tā kā, pats par sevi, jo es beigās, man bija kaut kāda, neceros, 13 gadu, laikam, un brālis nostās. Man tieši brāļa nav nevienam pusbrāli, tā kā mammas dēls. Nostās, un tad es paliku viens pats ģimenē, un tad par mani vispār neinteresēja, ko es daru, kā es daru. Tā kā interesēja, bet tajā pašā laikā es varēju būt brīvsolīgi pilnīgā, un finansiāli visu pietikās, visu varēju atļauties. Tas ir bez uzraudzības. Jā, un tad es paliku, teiksim, tāds. Tad ienāca drīzāk, pateiksim tā, tad manī ienāca drīzāk ļaunums drīzāk iekšā, ne jau tieši tas labais, bet tas ļaunais tieši ienāca iekšā, jo es sajūtu, ka man nav vairs pie kā vērsties, pie kā griezties. Jā. Bet tas tieši jau pēc brāļa nāves? Jā, pēc brāļa nāves. Mums izmainījās, jo, man liekas, ja es nemaldos, mamma kaut kādu gadu depresijā bija tāda arī pilnīgāka. Un plus vēl. Ko es atceros labu no bērnības, kā tas skaitās pareizi, nezinu to nosaukt, kāršu likšanas un vispārējais, tas bija normāli manā ģimenē. Jā, cik es sapratu, tas bija no vecmāču, vecmammu iemācītas lietas, jā, un tas bija. Atceros, pie mammas ar draudzenes nācis jau puika vēl bija. Un tur viss notikās un viss patiesi notikās, tā kā to, ko viņi tā kā pasaka, to, ko viņi izliek, tur pat piepildās, tad, vairāk tāds man bija tajā visā kopumā. Tās jau ir okultas lietas. Nē. Bet tā uzskatīja pie katoļiem, jā? Jā, it kā skaitījāmies it kā pie katoļiem, bet tā, ka mēs baznīcu kaut kur iet vai kaut kas tam līdzīgs, vispār nekas nebija bijis tāds. Faktiski baznīcu... Kā bija? Tā jāpadomā, kā tur bija, kā es pie baznīcas tiku tuvumā. Bija tur tāds moments pēc kārtējās. Visa kopuma atļautības, jā, nokļuvu nepilngadīgo cietumā. Tas jau faktiski sanāca, ka tu teici, ka ļauns palika jau tie 13 gadi, tad kaut kāds lūzums notika, un tad aizgāja tādā, tā pat līdz cietumam aizgāja. Jā, līdz tādam, tad kaut kā es tur, kā vecāki turīgi bija, tad viņi man tur, teiksim, atpirka no tā visas padarīšanas. Tad tiku ārā, un tad kaut kāds moments bija, ka bija tā Veronika Elējā, ja es nemaldos, bija tāda pareizi kaut kāda tur pat dziedniece, kaut kas tam līdzīgs, un tad mēs pie viņas, tur, nezinu, mammu vai kas tur braukāja, kaut kas, kur viņš arī aizbraucis kopā, tad atceros viņam, kā šodien tur pateica, kurā vietā man kurš tur pretulējums, un tad viņa pateica, ka cipa man, lai es atpirktu tā kā to, ka es biju to cietumā bijis, tā kā man jāiziet uz baznīcu pastrādāt. Un tad viņai tas sanāk Aknīsas tieši baznīcas, katoļu baznīcas mācītājs pazīst. Un tad beigās mēs vēl tur viņu pie viņas vizinājām uz tām sēnesim tur ārstēties vai ko tur darīt. Tā it kā es tur pastrādāju tajā baznīcā, tā kā tur pakalpoju, tur sniegu patīrīju, kaut kas tam līdzīgs. Un tad, tā bija tas pirmais kaut kas tuvākais, kur es arī sapratu bišķīt. Vairāk tā kā, teiksim, es tieši apliecinājos, ka tā ir baznīca, ka tas nav Dievs un ka tas nav dzīvais Dievs, par ko mēs tā, teiksim, tālāk runāsim. Tad es sapratu, ka tas nav vispār tas, ka tas ir kaut kāds. Bet saprotu, tu jau gribu ātrāk aiziet uz to, kas ir grēku nožēli, bet cik gados tu tā piedzīvoji Dievu, kā reāli kā Dievu, kā personu? Reāli kā Dievu, man liekas, 13. gadā. Tev bija cik gadi pašam? Jo 13 gados tu sāki uzdzīvošanu. Un beidzas uzdzīvošanu faktiski, jā. Tad,
Tad, kad piedzīvoju Dievu, tā arī var pateikt. Cik gadi bija? Tad man bija jau 13. gadā, tad man ir 46, tad man sanāk 13. gadā bija 33 kaut kāda arī bija. Jā. Ap to vecumu bija sanāk 30. Tā kā sanāca diezgan ilgs laiks, tu biji. 4, tā, jā. Tad diezgan ilgu laiku līdz tam, kā saka, dzīvoja diezgan tādu atžgārnu dzīvesveidu, jā? Nu, tas maigi sakot, jā. Maigi sakot. Nu, bet tā, es gribu, lai tu tā bišķi tagad cilvēkiem pasaki, nu, tā drusiņi, kas bija tāds, jā, nu, līdz tam brīdim tas, ka tu nonāc pie tā brīža, kā Dievs tevi uzrunāja, kas ar tevim bija noticis, jā, un kad Dievs uzrunāja tevi un kā tas notika? Nu, tur ir ļoti garš stāsts. Nu, sāc. Tas ir ļoti garš stāsts. Tas ir 2 sērijās. Jā, tas ir, nu, teiksim tā, tad īsumā tas starts, jā, faktiski, jā, 14 gados, tad es faktiski 13-14 gados, jā, es pamainījos, kas paliku reāli ļauns, man pilnīgi vienalga par visiem palika, jā, un tas sāku, teiksim, pieaugt, kāpt cilvēkiem pa galvām staigāt, jā, pēc tam no finanses atļauju. Zināju, kur lādīt mājās stāvēja, no kur es varēju paņemt vienalga, cik naudas, jā, un priekš tiem laikiem ļoti liels naudas, jā, tas, kas citiem likās. Nu, samērā, nu, tas ir tāds. Un plus vēl tas, ka, ja es nemaldos, man līdz 18 gadiem bija, 13 sodāmības jau. Vai bija pēc tam? Nē, jau bija pēc tam, laikam, jau es ar sievu biju apprecējis, tam man bija 13. sodāmība. Vienkārši es pierādīju visu tikai ar fizisko spēku. Ka tev taisnība, jā. Jā. Bet tajā pašā laikā, nu, tā kā sava veida autoritāte kaut kāda visu laiku ir bijusi, jā, un es it kā pierādot to, jā, it kā apkārtnējos rajonos, jā, es biju sagots tā, ka, nu, ka mani cienīja un draudi reikinājās ar mani, ka es tāds esmu, jā. Un tā es dagāju līdz tam mirklim, kad sievu iepazinos, teiksim. Tā it kā kamēr pirmais gads, 2 kaut kur. Tas samierinājos bišķīt. Tā kā, mēģināju labāks palikt. Domās it kā mēģināju, bet, nu, nekas jau, protams, tur nesanāca. Vienkārši, nu, likās jau, protams, ka labs, nu, ko ģimenei tā kā sapazinos, izdarīju to, kas vispār visiem likās, ka nevar būt tā, jā. Kā šitāds te var būt kaut kādu ģimeni uzreiz izveidot vispār, jā, kaut kas tam līdzīgs, jā. Jo. Un tur vēl viens tāds baigi lielais moments par to ģimenes izveidošanu. Jo man sievai bija 16 gadi, man bija 19. Un es biju tikko atbrīvojies no cietuma. No cietuma, jā. Nu, labi, tur es ilgi nebiju nosēdējis, kaut kādu pusgadu laikam biju pasēdējis tikai, bet, nu, tāpat. Kopumā tā reparāta. Tu piemini to, ka tu biji tā kā mazgadīgs jau, ko cietumā nonāca, tagad tu atkal atbrīvojies. Ka tu biji saistīts ar jau tādu kriminālo visu darbošanos, jā? Jā, faktiski jā. Tas bija tāda pilnīgi tā kā... To es tajā laikā neuzskatīju, tas ir kā krimināls, tas ir pilnīgi normāli. Es vienkārši cilvēkiem palīdzēju. Izdarīt kaut ko, kas ir tāds tā kā, nu kāpēc? Es vienkārši neatteicu neko. Robins Hoods? Jā, vajadzēja pa galvu iedot, kādam iedosim pa galvu. Vajadzēja izsist naudu, izsitīsim naudu. Nu, faktiski visu. Vajag dabūt kaut ko, visu varēja dabūt. Un tas tev novada līdz faktiski cietumam, jā? Faktiski jā, bet līdz tam es mēģināju, teiksim, drīzāk no visu laiku galā man ir, teiksim, viss padevies, teiksim, tajās pašās mācībās diezgan labi man padevās. Darbā man nekad nav bijis tā, ka es kaut kur bremzētos un visu laiku visu, nu, tā kā no rokas gājis, ja. Bet es visu laiku mēģināju tā kā sevi drīzāk, laikam tā paiet, teiksim, jā, es mācēju pelnīt visu, ja, nu, teiksim, pietiekoši finansiālam būt. Bet es mēģināju sevi iznīcināt.
drīzāk. Tas dotajā brīdī to es varu pateikt tā, ka jā, es reāli mēģināju sevi iznīcināt ar to, ka es mēģināju visu, es bāzu sevi visu iekšā, kas ir iespējams, kas ir nelegāls, kas ir nepareizs, es visu mēģināju sevi sabāzt iekšā. Un tas man bija diezgan labi izdevies. Pēdējo 2 gadi pirms atgriešanās es vienkārši biju, man liekas, nevienu dienu skaidrā par alkoholismu. No alkohola nebiju bijis. Visu laiku piedzēri. Nu, ne, iedzēru tā, ka litris šņabja apmēram dienā bija iekšā manī stabili. Un tāpēc saku, tas neskatot narkotikas, tas bija normāli. Un tāpēc saku, es gribu, es gribēju sevi iznīcināt, bet mani kaut kas neļāvis to izdarīt. Vienkārši neļāva, jā, bet tajā pašā laikā it kā es mēģināju visu laiku rūpēties par ģimeni. Tos viņus it kā nekad negribēju, atstāt, jā. Protams, visu iespējamo darīju, lai tas notiktu, bet, bet izrādīju tā kā, lai nebūtu tas. Un tad sanāk 13. gadā faktiski mainotās, teiksim, manas izveidotās vides izcēla ārā un ielikt cietumā. No tavas izveidotās vides, tas tā kā ģimenes tieši, vai tas ir... Ģimene tā kā, teiksim, jā, it kā visu laiku man viņa bijusi svarīga, bet tas bija tā kā tomēr otrajā plānā, tā kā drīzāk. Vairāk tikai bija es un mana vara tā kā, ja. Var sakot, tu tajā to teiksim, slikto dzīvesveidu piekopi, visu turpināja to arī izveidojot ģimeni, būdams sliktais puika. Jā, un tu nonāc cietumā. Kur tu piedzīvoji Dievu? Cietumā piedzīvoji. Pastāst to, kā tas notika, ja tu uzdzīvoji, tu mieri uzskatīji sev par Robinu Gudu, palīdzēji cilvēkiem. Izdarīt kaut ko ļaunu. Un tad kā bija tava nākšana pie Dieva tad? Jo tu teici, ka tu ļoti daudz sevī sliktu liki, jā, un tāpēc tas svarīgi, kā tad notika tevī tās pārmaiņu laiks. Tāpēc saku, man bija faktiski dotajā brīdī to redzu, ja, ka apmēram tāda bija sajūta, ka es mēģināju tā kā sevi iznīcināt, ja, un faktiski nekas nesanāca. Ja. Es visu darīju, lai... To es tikai tagad saprotu, protams, tajā mirklī man likās tas normāli. Un kad es nokļuvu cietumā, ja, tad faktiski... teiksim, 7. es nokļuvu 18. janvārī un 7. februārī faktiski Dievs no visa atbrīvoja, pilnīgi no visa. Es nepīpēju. Bet kā tas notika? Tu vienkārši sēdēji tā ielikt cietumā un pēkšņi zibens iespēja pa galvo iegūt. Apmēram var teikt arī tā. Jo tad bija tāds moments, ka es pat... Tev eņģelis ienāca? Es pat tā nepateikšu, kurā mirklī tieši es tādu man baigi jāatceros. Jo pirmais, ko es sāku, es atceros, es sedītēju uzprasīju, lai man atsūta cigaretes, visu, jā, bet beigās nemaz pat viņas nenopīpēju tās visas cigaretes, ko viņam bija atsūtījis. Tad bija tāds moments, ka tā kā nāca kaut kāda apziņa no kaut kurienes. Plus vēl tas bija tāds pēc tam, ka jau nokļuvu, tas pirmā nedēļa sanāk, es biju tajā izlaicīgajā, jā, tur sanāk. Tur viens pats tu esi, jā. Un pēc tam mani pārvedus jau kur vairākiem kopā, jā, un tur bija tādi, teiksim, autoritīvie tādi sēdēji, kas jau, kā pēc tiem laikiem viņus sauco, vori v zakoņi, kas bija, jā, tādi jau, jā, ar savu to noteikto kārtību, jā, kas kā jābūt, jā, un tad es ar viņiem tur sākām runāt kaut kā. Un es
kaut kādu frāzi viņam pateicu, un viņš man pateica, ja tu saki, tad tu dari. Un tā viena no frāzēm, kas ienāca galvā, kas man bija, ka viņš man tā pateica, un es paņēmu rakstus, bībeli, vienkārši tur cigaretes tinām no lapas papīra bija. Jā. Bībeli bija noderīga cigaretes. Paņēmu un vienkārši kaut kā es atvēru vaļā, un es sāku, tajā mirklī es kaut kā sāku lasīt tieši. Tas varētu būt kaut kāds 5. februāris, jo 7. es atceros tieši kā šodien, 7. februārī man pilnīgi vairs nekas neinteresēja, tā kā no laicīgā. Nu, tas laicīgā, tas piemēram narkotikas, alkohols un vispārējā. Jā. Man pilnīgi tā kā tinkš, un es katru reizi lasot to un saprotu, tur lapa trūks, jāzina, kā izplēst. Un kā tu vari vaļā, un kā tu lasi, jā, un tā tas pants runā uz tejiem, Tieši tā kā vienkārši. Burtiski vārds vārdā, burts burtā, un tev saka, man liekas, kā tas var būt, pēc tam es sāku pastāst, 2000 gadu atpakaļ tas ir rakstīts, jā, apmēram, jā, un tagad, kā tas var būt viņiem pilnīgi tas pats, kas man tagad dotajā brīdī, jā. Un es to tā kā aptvēru, tev man uzreiz tas notikās tāds, bam! Un vēl tas Boris Zakoņa vēl tas pateica tos frāzi man, jā. Ja tu saki, tad tu dari, jā, atbildi tā kā pa saviem vārdiem, jā, ko tu pasaki, nu, kas tā kā tagad es pieņemsim to atrastu Bībelē, jā, kas izries no tavas mutes, jā, lai tas tev top, jā. Un tāpēc tas tā savērās vaļā, man salikās, un un es 7. datumā man piedāvāja alkoholu, es atteicos. Tas, nu, kādam jaunam citumā tas ir normāli, tas ir viss pieejams. Un pat vēl bišķi vairāk nekā brīvībā pat. Brīvībā tev jāmeklē, tur nav jāmeklē. Tas viss ir, nu, neskaitot alkoholu. Alkoholu to mēs tur paši brūvējam tagad eisim. 7. februārī tas ir faktiski, cik dienas sanāk? No 18. janvāra? Līdz 7. februārim, jā. Pusmēnesis, nepilns mēnesis, jā, un es pilnīgi man visu atbrīvoju. Un sajūta bija tāda, ka es nekad dzīvē tur nesmu darījis vairs. Jā. Tā kā es nebūtu nekad dzīvē narkotikas lietojis, tā kā es vispār nekad nebūtu dzīvē pīpējis, tā kā es vispār nebūtu alkoholu lietojis. Kaut es vienkārši reāli apzinājos to, ka tie 2 pēdējie gadi es neatceru uz sevi vienkārši, ka es nebūtu dzēris, jo es nepirku šņabi vairs pudelēm, bet es pirku šņabi kastēm. Jā. Lai man būtu ko dzert, tā kā, ja. Un tāpēc tas bija tāds bam un likās, kas tas tāds ir. Bet pagaidi, bet tur tās dienas, kas bija, kad tu sāki lasīt Bībeli, tev, nu labi, tu plēsi vai uzpīpēt, bet tev neviens neteica palasi to Bībeli. Nē, tu pats vienkārši viņam, tas tā skatris man kā atmiņā stāv, ko es atceros, ka es piegāju pie gultas, vienkārši viņi tur bija nomest uz gultas, nu kā lapas plēs ārā. Un tieši kaut kā bija atvērusies vaļā. Un es vienkārši stāvot, nu, tur es gulēju apakšējā stāvu, 2-stāvīgas gultas, un augšējā stāvu, un es stāvu un sāku lasīt to. Un tad man tas tā kā ieinteresēja, tas tāds tā kā pieskārās kaut kas, nu, palasi. Un es apgulos, sāku lasīt, un man viss tas aizgāja tā kā. Tad jau vairs neplēs ārā. Tā bija jaunā derība, ja es saprotu. Vai pat neatceries vairs? Tā nebija, man liekas, tā, kas ir tādām čaukstīgām plānām lapām. Es viņu pat tā daudz neesmu redzējis vairs. Nu, iespējams, Gideona kaut kādu bībelīti. Nē, tad tas dzeltenīgas lapas, tā kā tev ir baltīgas, tas dzeltenīgāks. Skaidrs. Bet tu tur, kad sākti lasīt, tu arī kaut kā sākti lūgt Dievu vai nē vēl? Jo, piemēram, pēc to, ko tu piedzīvoji, es to vairāk to redzu tāds, zini, ka Svētais Gars pats tev mudināja, neviens cilvēks, bet Svētais Gars tev skubināja un sāk rādīt. Bet tev kaut kāds lūkšanas bija, tu raidīji lūkšanas vai nē? Teiksim, tajā startā, man liekas, varbūt arī jā, bet varētu pateikt, ka arī nē, jo tas moments bija tāds, ka tas ir tikko iesākums apcietinājumam, jā. Un tevi izrāvuši no tavas vidas ir ārā, ja tur teiksim, tāds juciklis bija kopumā, tāpēc, ka es nesaprotu, vai es lūdzu to kungam jau runāju, jā, vai tas bija kaut kāds noteiktas domas, vai nu tas bija atkal kaut kura pozīcijā, kur saziņā ar brīvību kaut kas, jā, tas tāds. To es tā nevaru noprecizēt, jā, pēc mēneša kaut kāda, jā, kad jau
Ne, kad jau mani pārveda, pieņemsim, jau es aizbraucu uz citu cietumu, pēc 3 mēnešiem sanāk. Tad jau es atceros stabili, ka es jau darbojos, jau lūdzu, jau viss bija kā. Tad tu jau visu tos pārējo laiku jau vairs nepīpēji, nedzēri? Vispār man pat nebija sajūtas, es varēju stāvēt blakus, man stāv smēcēji, viņi dzer, man pilnīgi tā, ka es pat tas netraucēju. Tā kā es saku, tā kā sajūta bija tā, ka es visu nekad neesmu ne smēcējis, ne dzēris, ne vispār neko. Un tev tā interese jau pa Dievu kļuva aizvien lielāk. Jā, tieši tā. Tur cietumā kaut kapela bija, negāja? Jā, faktiski cietumā, ka es biju, man liekas, es visvairāk apsargiem ar to arī apniku tikai. Ja, es visur gāju. Viņiem tas ļoti nepatīk, ka viņi kaut kur mūs jāvadā. Ja, un tāpēc, jo es faktiski mēģināju visur būt. Kas ir kaut kāds vienalga, tur pārējais ticīgo katoļu, tur, vienalga, kā draudz, kādi tie mācītāji tur ir, vai tie, kā viņi kapelāni, ja? Vienalga, pilnīgi kāda, es pie visiem rakstījos. Jau, kas likās, pirmdiena kā pienāk, ja, to reiz jau iesniegumus jau sarakstīja, lai mani tur pasauc. Jā, un tad, kad tu jau sēdēji cietumā, saprot, tev bija ģimene jau tā kā nodibināta. Jā, Ģimene jau bija, dēlam jau bija jā. 14 gadi vai 16. Jau labs laiks, un kā bija, ka tu kaut ko taču devi, kaut ko ziņu, ka tu tur nedzēri, nepīpē. Dievam tici, kaut kādas ziņas devi uz mājām? Nē, man liekas, kā skatītājiem mums otrs raidījums, tur būs Ilmāra sieva, kur mēs intervēsim, ja? Tur jau būs cits stāsts, jo es viņus negribēju likt kopā, jo tie ir 2 stāsti, jo viens, ko Ilmārs pats piedzīvoja, kas viņā notika, kas pārmaiņas, ja? Un es vairāk gribu saprast, ja, teiksim, ar ko izdibināt, kad saprast, kā Dievs ir strādājis, ja? Un te jau es vienkārši redzu, ka tas ir pārdabiski noticis. Neviens nav gājis ļoti sludināt, neviens tādu baigo vēstu nes kaut kā evaņģēlis, bet Dievs ir kārtojis, ka viņam bija Dieva vārds priekšā. No sākuma izmantos pīpēšana, kā krieviski ir blaga kureņī, ja, kvēpināmais bija, bet beigās pārvērtās, ka dzīves Dieva vārds, kas izmainīja dzīvi. Tagad šis ceļš, šis posms, tu sāki jau tā kā lūgt, jau domāt, lasīt kaut ko vairāk par Dievu, pieraksties pie tiem priesteriem, visu. Kad tu sāki, kad tevī notika tāds brīdis, kad tu sāki lūgt Dievu, ka tu jau tā rīktīgi aizdegies, jau tāds, vai tu kaut ko arī piedzīvoji, kaut kāds lūgšana atbildes no Dieva, kas tev vairāk nosakņoja, vai tādu īpaši neko nebija piedzīvojis? Tas bija pēc kaut kāda... Tur bija diezgan, teiksim tā, diezgan arī, teiksim, teikt, ka, diezgan traki manā skatījumā. No pasaulīgā varianta taču būtu diezgan traki, ja, ko arī daudz nesaprata, kas tas tāds bija. Faktiski, es tādu neatceros, tieši pēc laika, cik ilga laika tas bija, pusgads kaut kāds laikam bija pagājis, jo to būtu pielabot sievu. Man liekas, viņš 14. gadā, man liekas, mēs cietumā salauzājāmies pat. Cietumā salauzājāmies? Jā. Mēs 98. gadā bijām sarakstījušies jau oficiāli brīvībā, jā, tagad, teiksim, jā, bet es izsitu, var teikt, jā. Izkriķējām tā, ka mēs salauzājāmies cietumā. Kaut vai mums raksturīgi, tas bija pirmās vispār laulības tādas kā cietumā. Laulības tieši, tur baznīca. Kaut vai mēs jau bijām civiliski sarakstījušies. Man liekas 14. gadā, un tas bija pirms laikam pirms tam man bija tas lielās tās visas, ja? Pirms tam man bija, pirms tās salauzāšanās, man bija lielās tās visas iekšējās garīgajās izaugsmes, pārmaiņas, sapratnes un viss pārējais. Jo tomēr tas ir,
arī sava veida vēl plus, kas izaicinājums, ja tu esi tomēr cietumā. Jā. Un cietumā, teiksim tā, ja tu esi no Blatmaņa gala, tā kā, jā. Un tas ir augstāk stāvošiem, jā. Tu kā kristietis, tu nedari viņu vidē. Kaut vai, tur bija daži momenti, jā, kurus arī pēc tam saskatīju arī un pat rādīju biju teicis, jā, kas, pieņemsim, paskatoties bauslībā, jā. Kas ir baušļos rakstīts, jā, un tas pats arī, teiksim, savā veidā viņiem iekšējā kārtībā, jā, arī, savā veidā to var salīdzināt, ka tev nebūs tas, jā, tu it kā nokļuvi cietumā par noziegumu, jā, bet tajā pašā laikā tev nebūs iekšējā kārtībā arī pārkāpt kaut kādus tādus, jā. Tas baigi līdzīgs bija, un tāpēc man arī to savā veidā bija jāpierāda, ja? Ka tas ir normāls, ka ar mani vajag reiķināties, un ka es arī, jo pārsvarā bija, lielākā daļa, kas ir, teiksim, kristieši vai kaut kā tam līdzīgi, kas tīri tā kā pozicionē sevi, ka kā pateikt, kas negrib dzīvot pēc iekšējās kārtības noteikumiem, tā kā, ja. Viņus pārsvarā grib, tā kā iznīcināt, tā kā pazemot, uztaisīt par savādākiem, tā kā. Jo tur, savā veidā tur, tā kā, teiksim, cietumā tāpat ir tā sava veida kastu sistēma, tā kā, ja. Zinu, kas kastu sistēma, ja, tā kā. Un, teiksim, ar to, tajā arī mirklī bija jāpierāda sevi vēl plus vēl tam visam, un plus vēl viss tas bija, ka man nāca par maniem visi šie te apmēram, teiksim tā, es to pozicionēju, tā kā to, ko es biju ļaunu izdarījis iepriekš, jā, man viss nāca ārā no manis. Tas faktiski tā kā tu pļāvi savu to ļaunumu, teiksim, nopļāvi to, ko tu biji tā kā citiem darījis? Jā, jo tas man bija tāds faktiski smagākā man vesela nedēļa bija, 7 dienas man vienkārši tā kā fiziski pilnīgi pļāvu, negribēju, lai es padodos kungam, būt no kunga kopā, teiksim, tā kā, jā. Tas ir, teiksim tā, no gara fiziski pie mies vai cilvēka reāli? Nē, tas bija, vienkārši tu palūdzies, aizēji vakarā gulēt, un tevi naktī vienkārši saplokas tā, ka pat kameras biedri saka, kas ar tevi notikās. Viņi nesaprot, kādā veidā es tur zem gultas kaut ko ielocīt, esmu iekšā kaut kas tāds. Es vienkārši tāds, tā kā izkropļots pilnīgi tajā teikt. Fiziski mani mētāja vienkārši pa gaisu, es nezinu, kas tas bija, jau sāpedzīgi, es to visu veidoju, bet vienkārši tā, ka mani vienkārši dīrāja kopā. Es vienkārši biju, kāpēc to pārprasīju, es domāju, vai tie cietumnieki, kā saka, koriši, tāpēc, ka tu paliec par kristietis, tev sāk ietekmēt, bet saprot, tagad tas ir demoniski spēki, kas tev vienkārši negrib laist vaļā, pie Dieva. Teiksim, jo cilvēkiem, ja, kas ir tie kā teici, korišiem, ja, visiem pārējiem, kas ir, tā kā zekiem, visiem, kas viņš ir, tiem es pastāstīju, pierādīju, pateicu, kas es esmu, ja, un uz kurien es tiecos. Tas bija, teiksim, salīdzinoši vienkārši un parasti, ja. Un tāpat ar tevi reikinājās, bet, bija pēc, ka tur arī visu laiku kaut kādi noteikti jautājumi, ja, par kaut kādiem bezpridzeliem vai par kaut ko tam līdzīgi, un tad ar tevi reikinās un tur sazinās vai kaut kas tam līdzīgs. Jo tas bija vienkārši. Smagākais bija tas, ka faktiski pilnīgi visu, man iekšā gars bija pat pateicis, man pilnīgi visu sievai bija jāizstāst. Es nezinu, kāpēc, bet man pilnīgi visu tā kā reāli tā kā es pilnīgā greizklūdzē izgāju sievai priekšā visu. Pilnīgi, es nezinu, man liekas, visu izstāstīju, visu to, ko es biju darījis ļaunu, to es visu biju izstāstījis, un tajā pašā laikā, kad es to visu biju izstāstījis, tad man arī viss tas plēs kopā mani. Patiesība darīs brīvi, izsūdziet citam grēkus, ja, un es sapratu, tad šis moments notika, tā bija tavu grēks, tad to vajadzēja izstāstīt. Jo tur sagatavot, tad es sajūtu reāli, kad es pirmoreiz dzīvē sajūtu, kas ir, ka tu nemelo. Jā. Kad tev ir, kad tu tā kā paliec brīvs. Jā. Jo savā veidā, kad tu esi cietumā, ja, kāpēc daudz arī, pieņemsim, daudziem cietums ir tā kā ļaunums kaut kāds, ja.
tādā ziņā fiziskā pārļaunums, tāpēc, ka viņi grib kaut ko no sevīm sameloties, ja, un tad pierādās pretējā, ja, un tad, protams, par to tev ir jāatbild. Ja. Un tādā veidā, un tad es saku, un tad savā veidā tas cietums to jau pamudināja, ja, cipa būt godīgam, ja, patiesam, ja. Un plus vēl, es tā kā saku, tā kā sievai pilnīgākajā grēkā, es gāju viņas priekšā, ja. Visu, ko es biju darījis ļaunu, un tas vienkārši, man saku, es apmēram tā kā nāku vienā rītā piecēlos, tā kā es nezinu, tā kā es apmēram tur, kad sportoju, es 200 kg ķegu vairāk taisīju, ja. Tā kā to svaru stieni, ja, tā kā es būtu nolicis savu aizmugurē un piecēlos un aizgāju, tā kā pusmetru virs zemes steigā apmēram sajūta bija. Brīvība, jā, bet tajā pašā laikā tas bija tāds šausmīgs, smagais moments, kas bija jāpiedzīvo, fiziski sāpīgs. Tas demoniskie uzbrukumi, kas bija tās 7 naktis. Faktiski, jau pa dienu es gāju, ņēmos sevi spēkos, ja, un tajā pašā laikā, laikam, es arī, man liekas, vēl mēģināju gavēt. Un tad es gāju uz pats pa dienu, tāpat gāju sportot, lai spēks būtu, ja, bet tu no rīta piecelies, tev vispār rokas nereāli kaut kur aizlocītas, aizlaustas, ja, tu kaut kur esi iesprostots tādās neraksturīgās vietās. Teiksim, kameras biedri nāk tevi vēl kārā, viņi šokā, kā tu tur tiki vispār iekšā, ja. Kādā veidā tas vispār notiek. Vienkārši tas bija tāds reāli sāpīgais moments. Bet jautājums, tad, kad tie dēmoni tev mocīja, tu garīgi viņus kaut ko redzēji, vai tas neko neredzēja, vienkārši tas, ka tev tur grieza locīja? Faktiski redzēju arī, bet tas bija tāds tā kā siluetisks drīzāk. Nav viņš tāds tā kā fizisks, ja, ka to cilvēks priekšā stāv, bet tā kā siluetisks. Tā kā, man liekas, ja es nemaldos, pat man liekas, sievai stāstīju, kas man tur nāca galvā un kas tur notikās, visu tas momenti, kas bija, bet tajā pašā laikā, kad tu, kad tu atčuhnies, ja, kaut kur, kad tu esi kaut kur salauzts, tā kā satīts kopā, ja, tā kā kamola, tu pat nesaproti, kādā veidā tur esi ticis. To tu mirkli neatceries, tā kā, ja. Jā. Tad viņi, teiksim, tā kā viņi tev saspīdzina, ja, bet tajā pašā mirklī, kad kaut kurā mirklī nāku, kad es tieši viņai grēksūdzes stāstīju, tad man vairāk bija tas, kā es nosaucu par grēksūdzi, nebija tā grēksūdze, vienkārši tā kā sava veida atklāšana, ja. Tad man nāca tieši vairāk tādi, tad bija tādi reāli, tā kā filmās rāda, ja, tie, kurš mums tuvākā filma, tas tie Garijā Poterā, ja, kur tās, kā tie melnie tādi, tur bija, kaut kādi tur bija tie, tā kā, tā kā rāda, kur mums zīmē arī, cipa, nāveres ripi, ja, cipa, tādi līdzīgi nāca silueti, ja, ar noteiktām izteiktām sejām, ja. Pēc tam tas tāds, sava veida to ir tā ļoti dīvaini stāstīt, tāpēc, ka tas ir tāds, tā kā, es nezinu, tā kā paranormāls kaut kas tāds, jā, tāpēc, ka tas tā, tu ikdienā to tu nevari just vai redzēt vai saprast, un tāpēc liekas tāds, bet tā, teiksim, tā garīgā, kā tas pareizi skaitās. Gara pasaule ir ļoti tuvu, jā, viņa ir ļoti reāla un ļoti tuvu. Nē, kāpēc? Patiesībā tas ļoti ir vajadzīgs stāstīt, jo, piemēram, tagad mēs ierakstām raidījumu pirms Helovīniem, jā, un man ļoti sāpīgi, kad, piemēram, šeit Latvijā tas ir Bauskā taisīja to Helovīnu parku, jau vairākus gadus, kaut gan šogad solīja, kad nebūs tur it kā, netaisīs, tur naudas nav. Bet patiesībā viņi jau Bauskas vadība bija izdomājusi, ka viņi tomēr taisīs, bet to slēp līdz pēdējiem brīdim, lai tauta nespēja protestēt. Un tagad vēl Rīgā uzsēs vēl lielāku to parku, it kā saka, izklaides parku, bet tas nav izklaides parks. Patiesībā cilvēki burtiski nāvē savus bērnus, paši nodot brīvprātīgi sevi nāvē.
tā gara pasauli, viņi domā, ka tie ir smiekli, bet šis tavs stāsts patiesībā ļoti būtisks, kāpēc it kā tev gribēja to izdabūt ārā, jā. Es par to visu nezināju, jā, bet kāpēc gribēju, lai tu to pastāsti, ka lai apzinās, ka tas nav tā patās, ka patiesībā, ja tie vecāki it kā ar humoru ved uz to Halloween parku, viņi ved nodot nāvē savus bērnus. Kaut gan viņi saka, nē, tas muļķības. Izrēlā 7. oktobrī pagājušā gadā, kad tas Hamas iebruka Izrēlā iekšā, tur tieši pie robežu pilsētas bija diskoteka, kur sauklis bija dejojami līdz nāvei. Viņi tas sauklis galvenais, un viņiem vēl tāds milzīgs budu uzstādīts, ja? Viņi burtiski saviem vārdiem sev novēlēja nāvei. Un tagad, kad iebruk iekšā, viņi sašaut, viņi nopļauj to, un cilvēks, kāpēc tik trāk, kāpēc tik nežēlīgi, bet viņi jau to pieaicināja, ja? Un te ir, tāpēc es tā gribēju, tas ļoti labi, ka tu to pastāstīji, ka tas ir tik ļoti reāli. Bet tas no tavs stāsts parāda to, ka var no tā visa būt brīvs. Pilnīgi. Tas brīvs, un faktiski tev tā brīvība atnāca tajā brīdī, kad tu sievai pastāstīji, un pēc tam palika tāds brīvs, ko vairs nenāca. Jā, tad es sanāku no sākuma es pastāstīju, tad man tie visi tās te rādījās, un tad mani fiziski mētāja, es saku, demoni, jā, tas ir pamaliks, maz, ka mēs mums stāstīju, man liekas, tikai sievai biju stāstījis. Jo, jebkuram izstāstīs, tas liekas kaut kas ir tāds, jā. Un kāpēc to arī atcerējos, kāpēc to gribēju pastāstīt, jo man tikko nesen pašam bija vēl tāds moments, kāpēc jau cik tas bija kaut kad mēnesis, varbūt vairāk bišķi atpakaļ, kad 2 mēneši atpakaļ, man atkal bija uznācis virsū tas tāds, ka man vajag izkritīt sevi, tā kā izdot no sevis ārā visu, kas man ir sakrājies. Un tad man atkal sāka pārņemt šausmīgākās sāpes, visu manī sāka griezt kopā, un tad nekas iela, kur teica, Aivars tu pazīsti, jā, teica, Aivars palīdzēja, kas toreiz Arnis mums brālis. Viņa lūdza par mani, jā, un tad es sajūtu arī tās iekšējās, kā teiksim, mani vienkārši plēsa kopā, tā kā fiziski plēsa kopā, tu vienkārši tev vemt gribās, tev rokas lauž ārā, tev vienkārši visu, un tas man notikās reāli 24 stundas. Un viņi visu laiku, teiksim, vairāk vai mazāk visu lūdza. Un tad bija tādi mirkļi, par ko tu arī tikko runāji, ka mēs ieliežam daudz ko sev iekšā, ja, kas nepareizi ir. Un pēc viens no spektrīgākajiem momentiem, ja, man brālis Arnis lūdz, ja, man šito roku vienkārši lauž ārā. Tā kā krieši ārā kreiso man roku. Esmu pilnīgs skrējlis. Un es ar to kreiso roku ļoti daudz esmu darījis ļaunu. Jo kad tu esi savā it kā veidā spēcīgs, esi Kristo, ja, tu apzinies, ka tev ir kaut kāds demons, grib tevi sadragāt kopā, ja, un tu cīnies arī pats pretī, ja, un tev vēl par tevi lūdz. Un tad parādās tāds tā kā stars, un tu nokoncentrējies, un tu saproti, kas tas ir. Kāds ļaunums tev iekšā briest, ja? Un tieši tas prekrīgākais bija tas, ka es par rokas to laušanu ārā vienkārši saka, dīvaini, ja, man tā roka tur locījusies, grozījusies, esot pilnīgi tā, ka nedabiski, ja. Un tad man ienāk prātā atmiņa, ka meitai bija 18 gadu dzimšanas diena laikam vai izliedums, neatceros tieši, kas bija. Un mums bija tusiņš uztaisīts, citā vietā. Citā pilsētā miestiņā, ja, un tur jāatbrauc, bija tālāks gabals mājās, ja, un tur dēlam, viena bija grāvieskrējuši, dēlam uzbruka, un dēls nostājās paprasīt palīgā, un viņam uzbruka, un viņam piedauzīja, un tad viņam meitene man pasauc, ja. Un es faktiski no 13. gada, ja, tas sanāk kaut kādi gadi 10, nebiju vispār nevienu, faktiski nepacēlis roku, neko, tā ka
Un tur es sanāk, jo man arī raksturīgi agrāk bija, ka man krita vienkārši tā kā aizkrīt sietē, un es nekontrolēju savas rīcības, aizvarās un viss, un tad, kad man pateica, ka man dēlu piedozīja, un tā es tiku līdz turienam, un tā es ar šo roku, vienkārši tik ilgi klapēju, un kas man bija tāds raksturīgais, ko es sajūtu sitot, es sajūtu baudu. Tādu iekšējo baudu, kas pārņēma, sanāk ļaunums, kaut kāds pārņēma, kur es sajūtu baudu to, no tā, ka es situ. Un tagad, kad viņi lūdzās, kad man grieza pušu, visu, un man tā apgaismība ienāk iekšā manī pašā, un es saprotu, reku, ir tas ļaunums, ko es ielaidu iekšā, kad es sajūtu to baudu, un kā es tikai to aptvēru tikko, viņiem lūdzot, man uzreiz to roku atlaiž vaļā. Saprot? Un likās, wow! Kā tas darbojas? Un reiz atkal es pieceļos, viņi skatās man, tā kā man atkal nekas nebūtu bijis, pieceļos, un atkal man pēc laiciņa atkal liešnos, atkal jau par kaut ko citu, Bet tas bija raksturīgais par to roku, tāpēc tas tāds man pats spēcīgākais, jo es atceros to spektrisko momentu, ka es sajūtu to baudu, sanāk, es ielaidu sevi ļaunumu iekšā ar to dūri, sanāk, sitot. Un tas tāds, tāpēc saku, tie momenti, ko tu arī tikko minēji par to, ka mēs paši daudz, kur sevi ievedam iekšā un ielaižam, un tas ir tāds tīri tāds, un tad tas mums, teiksim, tas pats arī jebkura slimība. Ne jau prosta tā viņa atnākus pie mums. Caur bailēm, stresu. Caur kaut ko mēs viņu paši ielaižam iekšā. Šajā redzi, kā ir tas bauda, kas gars ienāca. Tas ienāca caur dusmām. Tev pārņēma dusmas, tāpēc, ka tev aizkārt tavu bērnu. Un dusmas pārņēma bija vēl teikts, dusmojiet, bet negrēkojiet. Un te tas mirklis, kad mēs nosaucam to šķirmi, tev aizvērs. Tu pieļauj to aizvērtību, un tas gars, ne par vēl teikts, viņš steigā riņķiem meklē kaut kādu, kur iemājot, tu nevar atrast, viņš grib nākt atpakaļ. Diezgan interesanti sanāca pacēla tēma. Zini, es domāju, tas arī nav tāpat vien, jo gribēju tev ātrāk dabūt uz šeien, bet jāpasteidzās, lai var palaist ātrāk šo raidījumu, jo tas ir jāatdzer pirms visiem šiem Helovīniem, ka tas ir tā garīgā pasaule tik ļoti, ļoti reāla. Un paldies Dievam, ka tu arī pieminēji, tev bija brāļa riņķī, kas lūdz Dievu par tevīm, kas varēja lūgt, ar sievu lūdz, Ko tu vēl esi tādu piedzīvos no Dieva, tā, ka tu pateici, ka Dievs ir reāls, par cik es tevi lasīju, ka tu atceries to laiku, kā Dievs pie tevi strādā, ka tu runā par to, lai tu pastāsti, paliecini par to, kad tieši, ko Dievs ir darījis vēl tādu. Un tā, no pirmajiem tādiem tieši, ko Dievs ir darījis, tā kā vairāk vai mazāk arī, kā daudz saka, cietumā būnot, es cietumā būnot biju brīvāks nekā es brīvībā biju, Un tas bija tas viens no Dieva pašiem lielākajiem brīnumiem, jo, teiksim tā, kad es atbrīvojos, es teicu paldies Dievam, ka es biju nokļuvu cietumā. Es paldies Dievam, es reāli pasaku Dievam, ka es nokļuvu cietumā, jo es arī, teiksim tā, brīžiem esmu teicis, ka laikam vienkārši Dievs citus variantus neredzēja, kā man tikai ielikt cietumā. Protams, tas tāds tā kā humora veidā, jo savādāk, ka mani tikt galā tā kā nevarēja, es sevi iznīcināt nevarēju, tur ar jebko, un tad neko restartiņu te iedosim. Tas, ka brīvāks, es biju cietumā, tas pats burīgākais, jo vairāk mēs uztaisam cietumu paši sev riņķī, būdami brīvībā. Mēs ieliekam sev vairākas ierobežojumus nekā mums vajag. Tas ir tāds, jo, kā es saku, viss ir pašā sevi iekšā tikai, jo mēs saliekam robežas. Ne jau Dievs saliek robežas, mēs saliekam viņas. Mēs saliekam sev visādus, kas mums nepatīk, kas mums patīk un vispārējais. Ir lietas, ko Dievs saka, kas ir slikts un saka, kas ir labs, bet es tev viņš saka, bet izvēle visu tikai pēc mums. Te es atsauktos uz to stāstu, kas ir par tiem diviem dēliem, kas pazudušais dēls, kur mēs sakam, bet tieši tas dēls, kas bija palicis mājās, un ka viņš tēvam teica, tu man pat kozlēniņu nedevi.
Un tēvs teica, pagad, tev viss ir, tu visu varēji ņemt un baudīt. Es zinu, ka Ilmaram ir ļoti grūti, varbūt tas ir tā, ka stāstīt par sevi, teiksim, par brīnumiem, bet es pastāstīšu vienu arī brīnumu. Burtiski nesen bijām Aknīstē, kur tika taisīta ģimenes diena. Es pirms tam nezināju neko par Ilmaru. Bija tāds Aivars, ko te it kā pieminēja, Aivars Trēmans, pieminējis tādu, bet nestādījos priekšā neko. Un tu biji tas, kas tev aizdegās, tev tieši tā ideja, ka vajadzētu taisīt tādu pasākumu ģimenē. Un, kā saka, arī organizēt, tu pieaicināji klāt tur Igoru Kiseļovu, kurš arī bijis pie mums raidījumā, ir dalījies ar liecību, brīnišķīgs brālis. Un jūs uztaisāt diezgan tiešām tādu pilsētas cienīgu, vērienīgu pasākumu. Nezinu, tev pagas tur ir kaut kāds paldies pateicis par to vai nav. Bet, zini, tas ir brīnums. Es pateikšu tā, ka to, ka tu pastāsti, ka tu biji nolaidies, kā saka, kritis, grēkā, dziļi tāds, gājis pa tumšo ceļu, un tagad vienkārši tajā ziņā, kā saka, savā pilsētā visiem baili dzina iekšā, iedzina respekti. Tagad priekš pilsētas taisa pasākumu. Un vēl pats interesantākais, kas bija, kad es aizbraucu, tur pirmais, kas mums sagaidīja policijas. Bet policijas, kur atbraukuši, kas rādīja savus ekipējumus, viss tāds. Pasāst, kā tu nonāci pie tās idejas taisīt tādu pasākumu? Pie tās idejas? Jo tas ir brīnums. Tā ideja bija faktiski atkal tas viss nāk tā kā vairāk no cietuma. Kā reiz tā. Jo saka, par ko es arī saku, ka es brīvs paliku cietumā, tāpēc esmu brīvs biju, un es atbrīvojoties mājās, protams, mums bērni piedzima arī Dieva brīnumā, bet divi tie, kuri mums, teiksim, nebija solīti, ka viņi būs, tas sākot no tā visa. Un kāpēc arī cietums, tāpēc, ka tur man bija kapelāne sieviete, cietumā arī Iveta Škutāne, varbūt kāda zina tādu arī. Un mēs ar viņu, kad runājām pēdējais, runājuši bijām, viņi saka, pasties, kāda es esmu, vāja sieviete, un man ieliek pie zekiem, pie cietumniekiem, pie vīriešiem, kalpot, tu esi faktiski zeks, brutālais, un tev ir aicinājums kalpot pie bērniem, Jo man ir, es tādu nevaru pateikt, nevaru atcerēties, kurā mirklī, es tad domāju arī, kurā mirklī, bet vien Dievs pateicis, kurā mirklī, pateicis pareizes vārds, kurā mirklī pateikt. Man atnāca aicinājums, ka man jāpalīdz un jāsaista bērniem, tur bērniem jāaicina cilvēks. Atgriezties, parādot, cik Dievs ir vienkārši un mīļš. Tas, tas bija pēc, kas tas bija, Nātans, Nātana Moris, pēc Nātana Moris. Tā kā es ieraudzīju, tur bija tādi mirkļi, tādi nepatīkami. Man pastāstīšu par to arī, tad bija šī tāda. Man bija tāds moments, ka es redzēju visu cilvēkiem faktiski tā kā viņu, teiksim, auras. Tajā dievkalpojuma laikā? Nē, vispār. Un es it kā, man likās, ka tas ir normāli, ka viss tā redz. Bet tas man bija parādījies vienā laikā, un tad es arī Dievam teicu, saku, vai, ja tas ir no tevis, tad lai tas paliek, bet ja tas nav, tad noņem noslēm man, lai man tas netraucē, jo tas ļoti traucēja man dzīvot, teiksim. Tā kā es skatos uz tevim, un man ir tāds vai tāds, tas spektru krāsas, kas tev virsū, tā kā. Tagad tā nav man. Tāpēc arī pateicu Dievam, tas noņem nost. Un pēdējā reize tā bija tieši Nātanā Morisā, kad es ieraudzīju to, par ko es arī iepriekš, mēs, kad runājām, es teicu, baigā liekulība visu riņķī, kur es jūtu, un tur es reāli ieraudzīju to, ka man vienkārši cilvēki nāk, es par to apsaku tur tā kā bija, par to, kas mēs skatījām kādībnieki, Un cilvēki nāk sperās virsū, un es skatās, un viņiem tās, viņš nenāk pie kunga. Viņš nāk pie cilvēka, un viņiem tā,
tāda iekšējais, tie ne jau pats tā kā viņus tā kā stumtu virsū, tā kā miesu to stumtu virsū, tā kā no aizmūries tāds kaut kāds, tā kā, nu ne tas gars, tā kā teiksim, ja. Stumt klāt, ja, un tev tā kā viņi pat nāk tā kā lūgt, palēžiet mani, tā kā, ja, un tu saproti, ka tas nav tas. Un tad man atnāca pēc visa tā momentālās tās vīzijām, ja, tad es, kad pateicu Dievam, noņem nost man tās visas, ja tas nav no tevis, jo es nevarēju iepriekš saprast. Un tad man atnāca nezinu, kā to pateikt, ideja, apgaismība, kaut kas tam līdzīgs atnāca, kad vajag bērniem saistīt to atdot savējo rīcību, ko es varu. Jo tas moments, par Ivetu es pieminēju, ja, tas tieši tas, jo man tas, laikam, mans tas brutālais kaut kas, kas ir manī tāds savādāks, jo ļoti piesaista bērnus pie manis. Es nezinu, kāpēc bērniem ļoti patīk pie manis nākt klāt un būt ar mani kopā. Es nezinu, kas manī tāds ir. Sveši bērni var atnākt pie manis, vienkārši paņemt, apsēsties klēpī, ja, un sēdēt un būt sajūsmā laimīgi. To es vēl joprojām nesaprotu, kas tas tāds ir. Vienkārši zini, ka neviens pāri nenodarīs. Varbūt arī, jā. Un tas tāds. Un tad man pluso vīru vakarā, jā, ogrē. Tie man pamudināja uz tādu kopā, kā vīri var sajiet, baigi taisīt bērniem kaut kā. Un tad es sāku mēģināt taisīt mājās. Tur arī smuki mums bija. Taisījām mājās, tā kā, kristiešu draugs aicināja, visi tādas, tieši bērniem arī tur atrakcies, tā mēnesi reizi, kā mums tāda, man runāja mēnesi reizi, tad un visi iepriekšējos 2 pasākumi, man sanāca 3 pasākumi, līdz tam Aknīsas pasākumam, man sanāca 3 pasākumi mājās uztaisīt. Kur piedalījās arī mācītāji, visi, kas mums tāds, bet visi bija tā kā kristiešu bērni ar kristiešu vecākiem, tā kā, ja? Ko es arī, kāpēc saku kristiešu, tāpēc, ka es nekad neesmu pozicionējis, man nav katoļi, tur tie vispārējie, man konfesija nav, man tikai kristieši, es visus sveicinu. Kas ticīgi? Jā, kas ticīgi, trīsvienīgiem. Un tajos 2 pirmajos pasākumos sieva nevienu reizi nepiedalījās. Ja 3. pasākumā piedalījās. Un tu bez sievas tiki galā ar visu? Jā, tajos bērnu pasākumos, kas notika mājās. Un 3. pasākumā sieva piedalījās, un man reāli uzbrauca baigi augumā virsam. Un man likās, wow. Salauz lepnumu. Nē, un viņa man tā uzbrauc, un es tāds sēžu un domāju, kaut ko nepareizi nešķiet izdarīju. Kaut kas nav pareizi. Manā rīcībā, ja, tur par finansiālajām ziņām, par visu, ka tas ļoti dārgi, kā es visu to daru, ja, tomēr tas ir kaut kas, ja, tas tā un tā. Jā, kaut vai, teiksim, mājās uztaisīt, tas arī, tas nav lēti tie pasākumi. Nesanāk finansiāli lēti, ja, tas, kā saka, bet man bija ielicis kungs iekšā, ja, un tajā reizē, kad arī sieva uzbrauc, tajā reizē arī bija tāds sava veida izaicinājums. Jo tajā mirklī es gribēju, tieši mēs taisījām mājās, man liekas, pat tajā reizē bija Aivars pieaicināts arī, ja. Mums bija tā doma, ka mēs iesim ielās. Man liekas, bija Igors, Aivars, Semjons. Visi man bija vairāk spēcīgi sludinātāji bija pieaicināti. Un mēs doma bija iesim ielās, jo tieši tajā mirklī notika Aknīstas pilsētas svētki. Ja? Un domājām, iziesim ielās. Bet tad mums kas mums bija pasaulīgie klāt mums tajā tusiņā. Tie mums atdalījās, un tam man tāds, wow, nesanāca, ja, kaut kas tāds iekšā nosēdās. Plus vēl sieva man uzbrauc virsū. Es tāds, labi, nesanāca. Nekas, ko, apēdīs, to pašu. Nepagāja, man liekas, ne nedēļi. Es tāds sēžu, es saku, es teicu pilsētas mērogā. Otru mājās. Un man pasaka, jā.
Kaut vai pirms nedēļas viņi man kliedz par kādiem līdzekļiem, par ko mēs apmēram dzīvosim tālāk, jā. Tā un tā, jā, un tagad es viņai saku, taisim pilsētas mērogā. Nu, nesanāca tajā reizē pilsētas svētkos ieiet ar vārdu cilvēkos, nu, uztaisīsim cilvēkos vārdu, nu. Tādā veidā man tas, nu, un kāpēc bērni, un atkal bērni, tāpēc, ka caur manī tā spēcīgā ideja, ka es taisu tusiņu bērniem, un bērni nenāk bez vecākiem. Un man ir tas tāds, tā kā es gribu pārcelt tos vecākus, jā, un viņus pārgūt automātiski, jā, līdz ar to. Ar bērni, kamēr atpūšās. Kaut kā tā. Gudrība, tas ir slavu Dievam, bet skatītājs skatās, un piemēram, tāds, kurš nepazīst Dievu. Un nepazīst Dievu, ko tu viņam tagad tā kā novēlētu tāds. Viņš ir šaubās, tā ir Dievs, tā nav Dievs. Ko tu viņam pateikt? It kā vienkārši un īsi paļaujoties uz Dievu. Atgriezies pie Dieva, būs baigās sieps. Jā. Ko tā pateikt tādu? Ko tavs sirds saka? Drīzāk tad sirds saka vienkārši nebaidieties. Vienkārši nebaidieties, jo pārsvarā viss ir bailēs. Kā padomās, kā mani uztvers, kā mani pieņems. Vienkārši. Es biju tāds un es esmu tāds. Reku tāds es esmu. Un vairāk vai mazāk nedomājiet par citiem. Mainiet savas sirdis. Ilmār, un tagad, ko tu novēlētu ticīgiem cilvēkiem, kas ir ticīgi, ja? Ticīgiem es novēlētu, teiksim tā. Tā kā es arī daudziem saku, kā tev ar ticību. Un daudzi uz to jautājumu saklūp. Bet jautājums nav jau, kā tev ar ticību, bet kur tu tiecies ar savu ticību. Varbūt vai tiecās pa to ūdens virsu staigāt. Kur? Un tas ir tas novēlējums, ko es novēlu ticīgajiem. Tiecaties, vismaz pa ūdens virsu staigāt. Nu, ja ne kalnas bīdīt. Vismaz pa ūdens virsu staigāt. Vismaz pa ūdens virsu, jo tas ir tas mūsu galvenais, jo manā skatījumā tieši kristiešiem pašiem par sevi, jo kā mums ir ar ticību, un kur mēs ar viņu tiecamies, uz kurieni mēs ar viņu ejam, un ko mēs gribam no viņas sasniegt, vai tikai citai varbūt arī ar to lielās. Bet, kad mēs ejam un izsitam cauri, tad arī tas pierādās, jo pat nesen, kad nesen šo svētdienu, ja, it kā, likās, ir cilvēki, ja, kas ir tā kā Kristu autoritīvāki, ja, un es pieeju klāt pie viņu, par viņu lūdzot, ja, man roka pieskārās, un es sajūtu, ka viņam ir raizes šausmīgs, ja, un likās, klau. It kā tu esi spēcīgs, vismaz tā pozicionē sevi, ja, bet liekas paļaujies tādās raizēs, ja, it kā cīkumainās, ja, un tāpēc man tas tā sirdī ielikās, un es viņam, protams, pateicu to, bet tāpēc ir tas moments, kur mēs tiecamies ar savu ticību. Novēlēšu tiekties pareizā virzienā. Amen. Mīļais skatītājs, šis stāsts patiesībā parāda to, ko es, teiksim, es ieraudzīju, tu varbūt kaut ko savu ieraudzīji, ja, bet šajā stāstā visā ieraudzīju, ka patiesībā Dievs jau katru cilvēku ir labu darījis, bet mēs paši iestīkstam kaut kādās savās problēmās, tā kā tev bija, Ilmāram bija dzīvē kaut kāds satricinājums, ja, kur bija, kā saka, sākās izmaiņas ne uz to labāko pusi, un var palikt brutāls, un varbūt tās tu pat esi šobrīd super vecs, bet tavs sirds nav paredzēta ļaunumam, bet tavs sirds paredzēta būt kopā ar Dievu. Un, kad dzīve ar Dievu kopā, tā ir pilnīgi cita dzīve. Tā ir dzīve.
Vai nav raižu, vai nav problēma? Ir, bet tāpatās tas pavisam kaut kas cits. Un es tev teikšu tā, nepaliec savos grēkos. Nepaliec tajā, ka vēlns tev var, kā saka, ar tevi manipulēt. Lai tev dēmoni nemocīt, ja? Īpaši vēl jau vairāk, ja tu esi gājis tām Halloween lietām un priecājies par nāvi, tad laiks atgriezties. Laiks atgriezties, kamēr vēl ir šis žēlstības laiks. Un tāpēc Jēzus Kristus ir nācis uz zemi, lai dāvātu dzīvību. Un redzi, ja varētu pateikt, Ilmāra dzīvē tāda bezcerība, nebija neviena super svētā, kas par viņu ļoti lūgtu vai kā, bet varbūt tas arī bija, es nezinu. Bet nekas nenotiek pie Dieva tāpat vien. Es zinu, ka Dievam bija kaut kāda žēlstība, cerība, kaut kas bija tāds, kas Dievam ļauj viņam pieskarties pat tumšākajā vietā, liekas pat bezcerīgākā vietā. Un tu neesi bezcerīgs gadījums. Tev jānāk pie Kristus, atdot savu dzīvi Kristum, lai varētu mainīties. Un patiesībā, kas tev šķir no Kristus? Tava sirds ticība noticēt, ka viņš ir Kristus kungs un glābējs. Un ar savu mutu apliecināt viņu par kungu un glābēju. Tava dzīve sāks mainīties, kad tu savu sirdi atdot Kristum. Un zini, tas ar vienkāršu lūkšanu, ka tu vienkārši aizver acis, lai tev neviens netraucētu, un no sirds Dievs. Patiešām lūdzu tev piedod mans grēkus, izmaini manu dzīvi. Tiešām izņem man to ļauno sirdi ārā, pārveido mani. Lūdzu tev piedod pilnīgi visus mans grēkus, apzinātos un neapzinātos. Un lūdzu tev, vadi mani, esi mans kungs un glābēji, Kristu no šī brīža mūžīgi, Jēzus Kristus vārdā. Un kas pats svarīgākais, kas bija Ilmāra dzīvē, viņš lasīja rakstus. Svētos rakstus, dabu, ja iespēja Bībelīt, bet sāc ar jauno derību, kas jaunā derība, kur Jēzus Kristus mira par mums, augšām celās. Visu, ko Jēzus darīja priekš cilvēkiem, viņš to dara priekš tevi. Sāc uzzināt, ko Dievs ir darījis. Un zini, protams, tev vajadzīgi brāļu, māsu, reņķi, ticīgi cilvēki, tā kā Ilmāra gadījumā, ka bija situācijas, kad atkal nāk uzbrukums, lai par tevi varētu lūgt, tāpēc tev vajadzīgi draudz. Es nevaru tev pateikt, kurā draudzē aizēj, kur tu zini, aizēj uz draudzi. Ja tur sludini par Jēzu Kristu, klausies, mācies, papras, lai tev māca, lai tu vari uzzināt vairāk par Kristu. Ja tur, kad tu sāks pats lasīt Bībeli, ja tur notiek tā kā Bībelē, kā Jēzus darbojas, ja tu redz tās lietas tajā draudzē, tas sakņojies, paliec tajā draudzē. Ja runā muļķības kaut kāds, tad ej tur, kur runā par Kristu, kur ir draudze tāda, kā Kristus to ir paredzējis. Paldies tev, ka tu skaties, var padalīties, aizsūtīt šo arī stāstu kādiem saviem pazīstamiem, kas būtu kā liecība stipra. Tādā veidā tu burtiski palīdz Dievu valstībai iet plašumā, lai cilvēki dzirdētu liecību par to, ko Dievs dara. Un ja Dievs izglāba Ilmāru, tāpat var izglābt tevi, tavus rādus, tavus tuvos. Tā kā droši lasi Bībeli, uzzini par Kristu vairāk, un lai Dievs tev palīdz. Tiksimies nākamā reizē, lai Dievs tev svētī. Dievs jūs svētī.